atnākšana, gan tā paraušana, par kuru mēs arī zinām un lasījām. Ziniet, divi cilvēki. Viens ir tādā darbības stāvoklī. Viņš gaida darbības stāvokli. A otrs viņam jau viss nodedzis, jau sadedzis. Viņš turpat gultā, bet viņš neko negaida. Viņš mierīgi guļ, viņam būs, nebūs. Viņš neko negaida. Un viens būs paņemts, a otrs paliks. Ot interesanti. Dēļ kā? Arī dēļ laika. Cik ilgi var, es tā un šitā, un nekas labs nenotiek, un nekas nav, un viss, un tad pagriežās un guļ tālāk. Pēkšņi, blakus neviena nav vairs. Ot tā, tas ir laiks, interesanta lieta, viņu nevar ne noķert, ne saskaitīt to laiku īsti, un mūžībā tās vērtības tām laikām nebūs, bet no otras puses, tas laiks būs mūžīgs. Interesanti. Laika nebūs, bet laiks būs mūžīgs. Tāpēc, kā mums vajag, vienalga, lai arī nest, piemēram, pateicība vai baudīt vai vēl kaut kādas lietas, tur ir iestrādāts laiks. Bet viņam būs varbūt daudz lielāka vērtība. Labi, mēs atkārtojam parastas lietas, kā parasti. To, ko vajag atgādināt, arī, ka Dievs ir labs, un Dievs ir gaisma, un tur nav tumsas. Un tas, man bija vēl viena saruna ar vienu cilvēku, un es vien to pašu saku, nav viņam tādas, nav. Kāpēc Dievs pielaida, piemēram, ja? Kāpēc Dievs pielaida tur kaut kādu problēmu? Klausies vēlreiz, Dievs ir gaisma, tur nav tumsas. Viņš nevar tev ļaunumu pielaist, ja tu pats ielīdi dubļos, tad kāpēc viņš pielaida, ka es tur ielīdu? Ziniet, ja pirmais nestrādā, nekas cits nestrādā. Tu neko nevar saprast, neko nevar priekš sevis ieraudzīt vai sevi ieraudzīt, tāpēc, ka Dievs nav tik labs, šajā situācijā nebija labi. Bet Dievs ir gaisma, un tur nav tums, tas strādā. Uzreiz kas notiek, uzreiz mainās līmenis. Es meklēju šo atbildi savā līmenī, kur es kļūdījos, kā tas saucās mana kļūda, kā viņu risināt, un kad es sāku to darīt, es zinu, Dievs man palīdzēs. Tāpēc, ka Dievs palīdz tiem, kas labo savus grēkus, priekš tā arī šo ir nācis.